jādzīvo lūkšanas dzīve. Jo Jēzus mums teica, ka mums jālūdz Dievu ir bez mitēšanās. Lai mums ir jādabūt tāda sirds, es saprotu, lai mums sirds slāpst pēc šīm neglābtām dvēselēm. Lai Latvijas tauta nāk pie Dieva. Tā kā Ukrainā daudz cilvēku ļoti nāk pie Dieva. Zini, kā mēs bijām dievkalpojumā Ukrainā, tur nepārspējas 10 000 bija koledžā cilvēki, 10 000. Mums tas liekas kaut kāds. Tur pilns tās draudzes, ne jau viena draudzes tā ir. Tur ir visās draudzes pilns ar cilvēkiem. Labi, tur ir vairāk cilvēku pilsētā, tas ir uz kopskaita, bet tur ļoti cilvēki lūdzu, saprāt, cilvēki atvērt, ej pie viņiem stāst uz ielas par Dievu, viņi ir atvērtām sirdī, nāk. Mans puika uz vienu dievkalpojumu atvērt 30 cilvēkus. Viņš lūdza, viņi tur izdraudz. Viņš evaņģelizēja uz vienu dievkalpojumu, viņš tā rakstīja vēstuli, viņš aizgāja uz dziedināšanas dievkalpojumu, viņam līdz atnāca 30 cilvēki. Mums tas liekas kaut kāds kosmos, kur 30 cilvēkus atvest uz Dievu. Jā, viss lūkšanas dzīve. Jo lūkšanas garam, ja darbosies šis lūkšanas garš, tad es ticu, ka arī latviešu tauta atgriezīsies pie Dieva. Mums bija pat tāda doma, ka mēs varētu kādu lūkšanas sapulci izveidot kaut kādā dienā. Vēl mēs tās telpas neņemāk tās finansēt par telpām, maksāt varbūt kaut kur mājās varam, kur ir lielākā dzīvoklis, varam satikties reizi nedēļā un lūgt Dievu. Kādā piekdienā, piemēram. Vienkārši tādā telpā satikties un lūgt kādu pāris stundīs Dievu. Par Latvijas tautu, par draudzēm, es domāju, ka Dievs atbildēs uz mūsu lūkšanām. Jo Dievā saka, jums nav tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu. Un Jongi Čo, es lasīju tāds grāmatas, arī Jongi Čo grāmatas, tā interesi pēc palasīja, kā viņiem tik liela draudz un tik milzīgi. Viss sākās ar lūkšanām. Viņiem, zin, kā ir draudz, tā liekas, varbūt tas reliģiozi vai kā izklausās. Viņi cilvēki pirms darba lūdz Dievu. Pirms iet strādāt, viņi no rīta pieceļās 5, iet, piemēram, uz darbu 7, viņi 5 pieceļās un 2 stundas visi draudz. Ne jau tas ir kaut kāds viņiem likums. Viņi vienkārši tā, viņiem mācīties jau neliek to kā noteikumu vai kaut kādu likumu. Viņš vienkārši tie cilvēki tā pamudināti tiek, viņš saka mācīties, ka tas ir ļoti labi, ja jūs to darīt, un viņi to dara. Viņiem pat ir lūkšanas kalns, lūkšanas un viss, un apskaties, kā tur viss tā Korejā, kā cilvēki ir izmainījušies, un cilvēki, cik daudz cilvēki nāk pie Dieva. Tur jau no sākuma tā nebija. Tas viss bija pateicoties tikai lūkšanā. Jo Jēzus mums saka, patiesi es jums saku, ja jūs tēvam ko lūksiet, viņš to dos manā vārdā. Jāņa evaņģēlija 16:23. Jēzus saka, ja mēs viņam kaut ko lūksim, ja mēs tēvam lūksim Jēzus vārdā, viņš mums dos. To apsolījis Bībele. Jo Jēzus mums tālāk saka, ja jūs paliekat manī un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko gribat, un tas jums notiks. Ja Jēzus, viņš tā pateica, jūs varēsiet lūgt pilnīgi, ko gribat, un ne jau kaut kāds muļķības saskaņā ar Dieva vārdu, ka tas mums notiks. Un, protams, mums jālūdz saskaņā ar Dieva vārdu, ja mēs sāksim lūgt kaut kādas, es domāju, tas nenotiks, ja mēs sāksim lūgt kaut kādas tādas pasaules lietas un kaut kādas, kas Dievam nav patīkams, es domāju, nedos viņš vienkārši to, bet jāsaprot arī, ko lūgt. Jo Dievs svētais gars mums vada un māca caur Bībeli. Jo viņš grib, lai mēs dzīvotu kristiešu dzīvi, cienīgi kristiešu dzīvi. Un ko dod mums lūkšana? Ko mums dod lūkšana? Ričard, tu zini, ko dod lūkšana? Ko? Lūkšana dod mums spēku. Lūkšana, kad cilvēks lūdz, viņam arī dod svētais gars svaidību spēku. Mums arī ir jābūt vēlēšanās lūgt, saprot? Tas tā nav, ka tu sev tur spiedīs lūgt, un pēc tev jāprast Dievam arī vēlēšanās lūgt. Jo man ir bijis tāds laiks, es no sākuma, kad nācu pie Dieva, es lūdzu Dievu daudz, lūdzu, un viens posms man dzīvē bija tāds, ka es pārstāju kaut kā lūgt, es nezinu. Man kaut kā bija neatbildēt lūkšana, kāds pāris tur neatbildēts, un es kaut kā var ticību pazaudēt tam lūkšanām vai kā, un es pārstāju lūgt vienkārši. Un gāja dzīvē tā kā vajag, tā darīt, jā. Bet, pēc tam paldies Dievam, kad atjaunojās tā lūkšanas dzīve. Mēs šo pēdējo nedēļu sākām lūgt, tāpēc, ka
laikam Dievs runājas mums, ka mums vairāk jālūdz. Mēs bijām pa maz lūguši. Mēs zinām, ka Bībelē mēs redzam, ka kāda bija šī Dieva cilvēka dzīve, kas ir, ka visi, tādi, visi tie Bībeles personāži, kas tur ir, gan Mūzes, gan Jozo, gan Dāvids, gan Elī, visi šie cilvēki bija lūdzēji. Es ievērošu, ka visi tie cilvēki bija lūdzēji. Visi gāja Dievu lūgt tur. Un pat bet visvairāk lūdz Dievu, mēs kā redzam tēvu, tas bija Jēzus Kristus. Mēs zinām, ka Dievs dēls Jēzus Kristus, viņš vienmēr pirms savām kalpoši, viņš vienmēr kaut kādiem notikumiem vai kas tur tālāk uz Bībeli, viņš vienmēr kaut gāja Dievu tēvu lūgt. Pirms publiskas kalpošanas, viņš vienmēr lūdz deves tēvu, kā mēs redzam Bībeli, kas ir spēka avots, kas viņam deva spēku. Jo Jēzus neko nedarīja, ko tēvs viņam nebija atklājis. Ievērojot Bībelē, Jēzus pats neko nedarīja. Viņš pats bija Dievs un cilvēks vienlaicīgi šeit uz zemi, bet viņš vienmēr lūdz tēvu, un tēvs viņš prasīja tēvu, un tēvs viņam atklāja, un tad viņš to darīja. Un tāpēc mums, lai notiktu regulāri šie brīnumi, lai mums notiktu, lai svētais gars aizskārt vēseles, varētu tos aicināt draudzēt, mums ir jādzīvo šī lūkšanas dzīve. Daudz stundas jāpavada lūkšanās. Es zinu, ka arī Ukrainā, kad mēs bijām tur draudzītē, tad draudzī, ko es stāstīju viņiem, katru piekdienu lūkšanas, nakts lūkšanas. Es domāju, man likos, kaut kas tāds, katru piekdienu nakts lūkšanas no 9:00 līdz 2-3 naktī. Un tad viņi ar tiem autobusiem izvedā pa mājām, jo autobus vairs neiet, viņi tik ilgi tur lūdz. Man jāiet, ka tur viss slavēja, lūdz katru, un es piekdienu lūdz katru par savu tautu, par savu zemi, par vispār, par Ukrainu, par karīgo atmodu. Un cilvēki ļoti nāk pie Dieva, un katrā dievkalpojumā es nepārspīlē, viņam Jēzus nāk priekšā 100 cilvēku. Paskatieties kādreiz par televizoru, tas nav bez jokiem. 100 cilvēku nāk priekšā nožēlot grēkus un pieņemt Jēzu. Es lasīju arī tā grāmatā par Čārlis Finney, zinu to. Zinu Čārlis Finney, kāda ir Dieva cilvēku. Un viņš kā tur brauc cauri mazai tādai pilsētiņai Kļūstonā, un svētais gars tās skāra grēcinieks, ka viņi bāros atrodoties tie grēci. Viņš brauc pa pilsētu, viņam bija tāds svaidījums, tāds Dieva spēks. Un kad tie cilvēki, kas bija bāros, krita uz ceļiem un lūdz, lai Jēzus viņus glābi. Svētais gars Finneyam deva tādu varenu spēku. Un kāpēc arī mums to spēku nedod, ja Finneyam tādu spēku dod? Deva arī, es ticu, ka arī mums tādu spēku vajag dot. Viņš jau pats sevī maz runāja, tur arī rakstīts, ka Finnejs pats par sevī maz runāja, viņš neko nestāst. Bet tie cilvēki, kas viņu pazina, teica, ka viņš ļoti daudz Dievu lūdz. Finnejs ļoti. Cilvēki liecināja, ka viņš vairākas stundas katru dienu pavadīja lūkšanā. Tieši tas Finnejs. Un es domāju, tāpēc arī Dievs deva spēku. Dievs dod kaut kādu spēku. Es agrāk domāju, kamēr nav tev tā rezultāti vai kas, tad tu domā, ka tas tāds joks, bet tas tā ir. Mēs redzam Dieva spēku ne tikai dziedināšanā un atbrīvošanā no ļauniem gariem un no dvēseli mantošanā, bet kad mēs lūdzam arī atverās debesis un nonāk Dieva slava par mūsu zemi, par Latviju. Mēs ticam, ka mēs latvieši visus lūgsni, draudzes un visu. Kad nonāks arī atmoda, mūsu zemē var nonākt. Kad tur nonāk Ukrainā, tur, piemēram, Korejā, un kad var arī nonākt Latvijā. Ir jau tagad es domāju, jo draudzes atverās jaunas un viss. Tas ir ļoti labi, jo vairāk draudzes, jo vairāk cilvēki dzirdēs par Dievu. Tas ir ļoti labi, jo es dzirdēju tādu Benīgu Hinu pravietojumu. Viņš teica, ka tagad tieši jaunas kalpošanas un jaunas draudzes atvērsies. Es tā pat dzirdēju, un tā arī viss notiek. Es skatos, atverās draudzes jaunas. Tieši viņš teica, ka jauna kalpošanas, jaunas draudzes ar jaunām idejām, ar jaunām, kādām idejām viss pēc Bībeles, bet kas vairāk kaut kā atvērs to pat, es nezinu. Viņš tieši tā pravietoja. Es tā nemāku precīzi izstāstīt, kā viņš to visu to izstāstīja, bet es zinu, ka viņš pravietoja, ka būs jaunas draudzes, jauna kalpotāji celsies un
vecie bišķiņas dusmīgi palīdz, vecie viņiem kaut kas jauns, tā viņi bišķi, bet jā, lai sasparojās, tur līdzi. Baidās, ka neaiziet, laikam no viņiem draudziem, nenāk uz jaunām draudziem, laikam baidās. Viņš jau tā dusmīgi, man liekas, te jau tā reiz dzirdēja, bet, tās nav ko aprimācības. Jā, visas atbildes mums būs, es ticu, kad mēs lūksim Dievu, mēs dabūsim atbildes. Jo es esmu redzējis, ka daudz gadījums dziedināšanas reāls, ka notiek, kad izlies staigļā, redzējis, kad cilvēki no invalīdu ratiņiem pieceļās, esmu redzējis. Un tas viss notiek Dieva spēkā. Es biju arī Ukrainā, vairākas reizes redzēju cilvēku paralizēt, tika piecelt no invalīdu ratiņiem. Ne visi, es nezinu kāpēc, bet daudz cilvēku. Daudz ne, bet ir zināms skaits, bija daudz mūs. Bija, tas ir, es ticu, tas ir viss spēks lūkšanās. Jo es arī to Katrīnu Kūmanu, šādi tad paklausos Katrīnu Kūmanu evaņģēlistā. Kā jūs zināt, tur bija 70. gados, viņai bija notika daudz brīnumu. Un skatījos, tad pēdējā dievkalpojumā, skatījos viņai pat ārstis, tad dievkalpojumā sēdēja profesori ārsti un brīnījās. Viņi ārsti nevar izārstīt cilvēks, ja? Sēž profesori, un tā Katrīna Kūmana viņiem sarunājas, un teica, atnāca tāds profesors, tāds ārsts uz dievkalpojumu. Un viņi saka, un viņi brīnās par tiem brīnumiem. Ārsti nevar izārstīt, un viņi tagad skatās, tad dievkalpojumā tur notiek brīnumi. Svētais gars dziedina cilvēks, tiem ārstiem acis šitāds uz kātiņiem. Jā, doktoriem, kas tur visu medicīnu pārzina, iemācījušies, tur uz paši nāk uz dievkalpojumu, skatās tos brīnums. Ārsti tur nāca Katrīna Kūmanai. Un tā atslēga, kāpēc viņai viss tā notika, kā mēs zinām, atslēga arī viena no tām lūkšanas, un otrs, ka viņi ticēja tiem brīnumiem. Pati Katrīna Kūmana ļoti ticēja tiem brīnumiem. Viņi tic, ka viņi vienmēr, kad sludina, viņi tic, ka šodien būs brīnums, šodien būs dziedināšanas. Viņi to arī apliecina. Viņai, es kā dzirdējis, viņai tur apakšā zem to, kur viņi sludina, apakšā tāds, viņai lūdzēja komanda zem to skatu. Tie tur veseli, es tā dzirdējis, es to lasījis arī. Droši vien, ka tā ir. Vesela lūdzēja komanda, kas pa viņas lūdz Dievu. Viņi sludina, apakšā tur zem viņas, tur ir tādā pagrabiņā, tur cilvēki visu pa viņas lūdz. Svētais gars nāk un dara. Ne jau viņa dara, bet svētā gara spēks. Es zinu arī par to mācītāju Muļķēnu, ka mēs bijām veselu komandu lūdz Dievu viņiem speciāli. Man puika arī tajā lūkšanas komandā. Viņi lūdz Dievu par mācītāju visu, draudzi. Tad daudz katru dienu lūdz par mācītāju Dievu. Lai svētais gars lieto mācītāju, lai svaidi. Tas ir nopietni. Tas tā ir. Tā mēs varam dabūt spēku no Dieva. Tā Dievs ir paredzējis. Tā liekas, viņš jau tāpat visu zina, viņš visu redz un visu viņš kontrolē. Nē, Dievam, viņam patīk, ka mēs lūdzam. Ka mēs zemojamies, pazemojamies viņu priekšā. Jā. Es izstāstīšu. Pēc tam varbūt izstāstīšu. Par gadījumu Stendē, kad es biju tajā vasaras svētku draudzē. Tur arī bija tāds svētais gars pieskārās. Es izstāstīšu par bišķi vēlāk. Es vēl pastāstīšu, ka svētais gars tā ir, es pateikšu, ka svētais gars tā ir laipnība, un ka svētais gars ir džentelmenis. Un ka mēs svētā garā, ja mēs dzīvojam šī laipnībā, ka mēs esam tādi laipni pret cilvēkiem, ka mēs tur nedusmojamies, tas svētais dars var darboties, un mēs esam patstāvīgi Dievu tūmā. Vai mēs esam tādi dusmīgi, saīguši. Svētais gars vienkārši nevar darboties. Viņam patīk laipni cilvēki, laipni tādi. Tad, svētais gars ir džentelmenis. Mēs zinām, ka arī svētais gars nekad nav izvēlējies, nezinu, kāpēc tā. Ne jau svētais gars, varbūt tieši tā tikai viņš, bet, trīsvienīgais Dievs, kā teikt. Nekad nav izvēlējies pilnīgus cilvēkus, lai realizētu savu gribu. Mēs zinām, ka visi tie cilvēki bija tādi, kādi viņi bija. Mēs redzam, ka Bībelē Dievs izvēlējās Jēkabu, Dāvidu. Viņi nekas nebija. Dāvids kaut kāds gana puika bija. Jēkabs tur bija, lai tur gāja. Viņš izvēlējās tādu cilvēkus.
Un to es arī redzu pie sevīm, ka Dievs kaut kā izvēlās. Es varu būt dzīvoju galīgi apmanu, bet Dievs kaut kā, viņš izvēlās tāds cilvēks. Kaut kā, es nezinu, kāpēc. Gribētos, lai domā, ka tu baigi pareizi visu dzīves dzīvojas un ļoti tur izmācījies, nezinu, cik augstskolās un tāds tur kaut kāds profesors un kas. Viņš nevis tādu cilvēku neizvēlas. Izvēlas to vienkāršo parasto puiku, vienkāršo to parasto cilvēku, atbrīvo viņu. Ja mēs zinām, ka Dievs dara visu pēc savu prātu un ka mēs zinām, ka tā kunga ceļi nav mūsu ceļi. Un ka mums ir pienākums vienkārši padoties Dievam. Es jau zinu, es arī pats gribu vienmēr darīt pēc savu prātu visu. Man arī es ir tāds spītīgs. Es arī, kā biju iepriekšējā draudzē, kur es vienmēr tāds pretinieks biju, viņš bija tāds buntinieks. Es visu pēc savu prātu gribēju darīt pēc savu prātu. Man tā daba, zinu, visu tur darīt pēc savu prātu, bet tagad es saprotu, ka tāda nav Dieva griba, ka Dieva, bieži vien tie mani ceļi nav Dieva ceļi un ka mums ir jāpadodas svētajam garam, lai Dievs mūs vadītu. Mums ir vienmēr jāpadodas svētajam garam, lai viņš varētu darboties mums. Mums jābūt pazemīgiem Dievu priekšā. Dievs jau zinām, ka Dievs stājas lepniem pretī, zinām to, ka Bībelē rakstīts. Dievs stājās pretī lepniem, bet pazemīgiem viņš dod žēlastību. Vēl arī es sapratu, ka mums jāsalūst Dievu priekšā, jāsalauž savs sirds, lai mēs tādu salauztu sirdi, tā kā savu garu, lai mēs varētu atdot sev Dievam sev. Jo mēs zinām, ka arī Dieva žēlastības Dieva žēlastība un Kristus piedošana salauz sirdi Pēteri, mēs atceramies, un ka par viņu nonāca svētais gars vasaras svētku dienā, un kad Pēteris sludināja, jūs zināt, ka Pēteris sludināja, ka nonāca svētais gars pār viņu. 3000 cilvēku atgriezās pie Dieva, 3000 dvēseles, Bībelē rakstīts atgriezās pie Dieva, nāca pie Kristus. Dievs lietoja Pēteri. Dievs varēja lietot Pēteri, tāpēc, ka Pēterim bija salauzts sirds Dieva priekšā. Jo Bībelē, kā mēs zinām, Jēkaba 4:6 rakstīts, Dievs stājās pretī lepniem, bet pazemīgiem dod žēlastību. Dievs lieto pazemīgs cilvēks. Ja staigājamies lepnības garā, Dievs mums pretojas. Kā tas notiek lūkšanās? Kā es daru tas lūkšanās? Jo, kad es eju lūgties, es vienmēr cenšos būt pazemīgs. Es cenšos panākt to, lai es būtu pazemīgs. Es pateicos Jēzum Kristum par viņu uperi, pateicos Jēzum Kristum par viņu izlietām asinīm. Un es pateicos Dievam, un es cenšos, un es saku Dievam, ka es nododos Tev, es pilnībā paļaujos uz Tev, es nododos Tev pilnībā. Es salaužu sev savu lepnību un savu visu iedomību un visu, un es zemojos Tavā priekšā, es nāku Tavā priekšā, es Tev pielūdzu, es Tev godāju, es Tev slavēju. Un es Tev pateicos par Tavām izlietām asinīm, ka Tu esi viss izdarījis, ka tas nav no manis, ka es neko nespēju bez Tevis, Dievs, es viņam saku. Dievs, viss ir Tavā spēkā, bez Tevis neko es nespēju. Es tā vienmēr Dievam saku, un es tā uz to apliecinu un tam ticu. Mēs zinām, ka Sātans nekad nav sevišķi interesējies par baznīcas rituāliem. Bet ziniet, no ko Sātans baidās? Viņš jau zina, no ko baidās Sātans. Sātans baidās no patiesas lūkšanas. Viņš baidās no lūkšanas. Viņš nebaidās, ka cilvēki tur atnāk uz baznīcu. Viņš nebaidās par to, ka tu lasi Bībeli, bet ka tu lūdz, tas Sātanam nepatīk. Un pirmā brīdī arī var gadīties, kad mēs lūdzam, notiek mums uzbrukumi no Sātana. Un kamēr mēs viņu pilnībā nesakājam, varbūt mūsu dzīves, var arī gadīties, ka mums arī ir uzbrukumi no Sātana vairāk nekā līdz šim. Jo tos cilvēks viņš liek mierā, kas mierīgi aiziet uz tiem dievkalpojumiem, uz tur klusiņām aiziet, nevienam par Dievu neko nestāst. Viņš Sātans, viņus liek mierā.
Man bija, kad es dzīvoju Stendē, bija tāds kaimiņiens, divas tāds tantīns. Viņš katru svētdienu gāja uz luterāņu baznīcu, un visi tur piebrauc autobus, aizgāja. Viņas klusu dzīvoja, viņas nevienam par Dievu nestāstīja. Viņas aizgāja uz savu baznīciņu tur. Pārmet tos krustus, visu, kas tur vajag, atbrauc mājās, tāpat dzīvoja tāpat pasaulē, tur skatījās bingo, bībeli jau nelasīja neko, viņas uz baznīcu gāja, sātans viņas liek pilnīgi mierā. Ne viņām bija kāda uzbrukuma, nekāda pārmetuma, nekas tur dzīvē, tāda liekās vai cik forši tā dzīvē. Kaž kam tad tādā mierā, viņi dzīvo, nevienam nestāst, viņas pat Dievu neko nezināja, saimņos dzīvoja. Es tik zināju, ka viņas iet uz baznīcu. Viņas par manī par Dievu nerunāja, nekad man nestāstīja. Es biju narkomāns, es galīgi biju dzīvē. Viņas arī man pastāstīja, lai es atgriežos pie Dieva, ka Dievs man var izglābt. Viņas man nevienu vārdu neteica. Es nodzīvoju pie viņam kā 20 gadu. Nevienu reizi cilvēku, kas iet uz baznīcu, man nepateica, ka man Dievs var izglābt, ka Dievs man var palīdzēt. Viņas tik šausminājās, ka es tāds esmu un tāds. Tādi kristieši. Kaut vai šausmināja? Ko? Kaut vai šausmināja? Viņš šausminājās. Tas jau ir kaut kas. Viņš man nosodīja, tā, jā. Labi, tā. Nepilnīgā vienaldzība. Jā, šausminājās. Bet varētu pat pateikt man, ka cilvēkam ir ceļš. Man pateica cits cilvēks, un es man uzrunāju, ko Dievs uzrunāja. Tāpēc es saku, ka Sātans tāds cilvēks liek mierā. Sātanam nepatīk tie cilvēki, kas lūdz, kas evaņģelizē, kas dara Dieva lietas. Ja viņš varbūt tas pat uzbrūk, bet mums nav jābaidos, jo mums ir aizstāvis, mēs zinām. Jo svētais gars ir iemājies katrā ticīgajā cilvēkā. Un svētā gara ir pienākums mūs mācīt, un kā mums dzīvot. Jo Bībelē ir teikts, Jāņa evaņģēlijā 14.26 teikt, bet aizstāvis svētais gars, ko Tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. Mums māca svētais gars. Mums māca tas svaidījums, kas ir no svēto garu. Viņa svaidījums māca visas lietas. Un tas ir patiesīgs un nav meli. Kā mēs zinām, ka 1. Jāņa 2.27 rakstīts, un lai jūsos paliek tas svaidījums, ko jūs no viņa esat saņēmuši, un jums nevajag, ka jums kāds mācītu, bet kā viņa svaidījums jums māca visu, un ir patiesa un nav meli. Un kā viņš jūs ir mācījis, tā palieciet viņā. Tad, kad mēs lūdzamies ar svēto rakstu vārdiem, tad svētais gars ir mūsu palīgs, mūsu vadītājs, un viņš mūs māca. Viņš mums vienmēr atklās un parādīs, pēc kādiem principiem mums vadīties un kā rīkoties mūsu katrā dzīves situācijā. Ziniet, ka svētais gars man viennozīmīgi svētais gars māca. Es biju aizbraucis, kad šoruden arī uz Ukrainas, tā kā pat Ukrainā tur tā ir liels piedzīvojums pie Dieva tā. Un es tur ļoti piedzīvoju Dievu, un tāpēc man tas ļoti uzrunāja daudz lietas, tur man ļoti, ko es piemācījos arī un tā. Un es viens pats biju sieva, šoreiz nebija man līdzi. Un tā. Un man svētais gars vadīja par, neļauj man tur kaut kādā apgriecībā krist vai kādu vecā mēnesi iedomājas bez sievietes un tā, kur tas tur smuks sievietes, staigā rīķi, viss. Svētais gars tev, vienmēr viņš tev vādā, viņš tev liek, tu saprast, kas ir labs, kas ir slikts, viņš tev atgāda. Ja tu kaut ko paskaties ne tur, kur vajag, svētējums gars tev dod signālus. Man vismaz tā ir. Es, piemēram, paskatos uz kādu smuku sievieti, labi, smuku sievieti var jau paskatīt, bet ja es kaut ko sāku iekārot, tā kā gribētu, svētais gars man dod signālu tādu. Viņam uzreiz sāp. Viņš iekšā tev, viņš tev tā kā tādu apbēdina tev uzreiz, tev paši apbēdina. Oi, tas nav labi, tie ļoti svētais gars. Es tā visu sarunājos uz ielas, jā. Tad es eju, neskatu pagrīžos un es savu ceļu. Jā, man viņš tā vada pa dzīvi. Es ticu viņam, es paļaujos viņu. Viņš palīdz man rīkoties katrā dzīves situācijā. Tāpēc, ka mūsu lūkšana, ka mēs lūdzam, tas atver durvis svētajam garam. Un kad mēs, svētais gars kad mūs vada, tad mēs arī apliecinām Kristu. Ziniet, kad svētais gars mūs vada, tad mēs runājam par Kristu, stāstam par Kristu, jo viņš dod liecību par Kristu, svētais gars. Kāpēc mēs stāstam par Jēzu? Jēzus ir debesīs, tēvam pie labās rokas, bet mēs par viņu stāstam, jo tas ir svētais gars mums liek runāt par Jēzu, par Kristu, par to, ko Jēzus ir izdarījis.
kad mēs svaidām, svētais gars var mūs svaidīt, kad mēs sludinām un mācām Dieva vārdu, viņš mūs svaida. Viņa, es tagad stāvu priekšā, es pat jūtu svētā gara klātbūtni. Jūs varbūt nenotat, es kā runāju, es jūtu svētā gara klātbūtni. Tā pilnīgi fiziskā veidā. Man, kad es to arī pats neizdomāju, es klausījos šo Benijs Kins, ja tas mācīties bija Ukrainā arī teikt. Viņš stāstīja, ka viņš uzkāpa uz skatuves, ja, viņa lieto svētais gars īpašā veidā. Es pats, viņš ar žakeči tā novicina, un tur tie cilvēki krīt un tiek dziedināti. Es pats redzēju, tas nav, es pats nogāzos uz otru pusi. Es domāju, zinu, kā parasti krīt uz atpakaļ, es aizkrīt uz priekšu no svētā gara spēka. Vai tas ir vajadzīgs, un bet reāli viņš pieskārās svētais gars. Un viņš Benijs Kins teica, kāpēc viņu lieto. Viņš zemojas priekšā Dievu, viņš ir pazemīgs ļoti Dievam, viņš daudz pavada laiku ar svēto garu, viņš stāsta par svēto garu. Viņš paļaujas uz svēto garu, viņš tic visam, ko svētais gars dara, viņš stāsta par svēto garu. Un viņu Dievs lieto tad, kad viņš ir uz skatuves. Viņš teica, svaidījums viņam ir uz skatuves. Kad viņš noiet no skatuves, viņam nav vairs tas svaidījums. Jūs domājat, ka viņš dzīvo, iet pa ielu, viņam nav nekas. Viņš tāds pats cilvēks kā tu, kā es. Viņam tikai tas svaidījums, viņam tikai tādā brīdī, kad viņš pats stāstīja, tikai kad viņš uz skatuves. Tikko viņš noiet no skatuves, beidzās dievkalpojums, viss. Tas svaidījums. Ir svētais gars viņā, bet tas svaidījums, kas uz viņu kalpošanas ir, tas aiziet no viņa. Tā ir interesanti. Viņš aiziet. Viņam vairāk nav viņš tāds pats cilvēks, kā tu šokā no skatos, iet pa ielu, tu paspēž viņam roku, tu pat nejūt nekādu Dievu klāt, un vairs neko no viņa. Uzkāp uz skatos, tu tur nevar nostāvēt, viņš tur pienāk klāt. Jā. Viņš parāda tev roku, var zēni. Tur viņš nokāp no skatos, tu viņam paspēž roku, viņš pats nekas tur. Viņam tikai tas svētījums ir kalpošanas brīdi. Viņš pats teica, tikai, kad to svētais gars dod, kad tu uzkāp uz skatu, tāpēc jau ir, kad mēs sludinām, kad mēs mācām Dievu vārdu, tad vai mums nāk svaidījums. Es pats biju vienreiz tāds, es jau vienreiz stāstīju šito laikam atkāpjos, tas Kājas Karvalāņens, bet tas mācītais, tas Soma, kad es ar to stāstīju, cik reiz man tas arī bija tāds piedzīvojums. Viņš uzkāpa uz skatus, tas bija cerībā tādā draudzē, es to nekad neaizmirsīju. Un viņš tikko gribēja sākt sludināt, un tāds svaidījums nāca, viņš pateica tik pāris vārdus, pļūšas tos viens garzējiem, otrs, viņš nemaz nespēja sludināt. Es tik skatos, un visi nožēlo grēkus, cilvēki asaras plūst pa vaigiem, nāk priekšā nožēlo, nesāk nemaz sludināt. Tā viņš arī nedabūja sludināt. Viņš pa visiem sāk lūgt tur, un pāris vārdus pateica, un nonāca svētais gars svaidījums, sāk cilvēki nožēlot grēkus, jauni cilvēki, kas atnākuši pirmo reizi, nāca priekšā un nožēloja savus grēkus. Dievs spēks. Es pazemīgs, pavadu laiku lūkšanos, un es nezinu, kā tas Dievs lieto tos cilvēkus dažādi, kurus vairāk lieto. Mēs arī tiecamies, lai mums tā lietot, gan jau lietos kādreiz, ja mēs pavadīsim daudz laiku lūkšanās. Jo mēs visi esam jauni piedzimuši, mums visiem ir svētais gars. Un es agrāk, zinu, kāpēc agrāk man viss tā nekas tā nenotika īsti. Kad es biju arī jaunpiedzimis kristietis, es sapratu, ka es esmu piepildīts ar svēto garu, bet es vienmēr domāju, ka svētais gars ir piedzīvojums kaut kāds. Zinu, kā es domāju, ka svētais gars ir piedzīvojums. Bet es nezināju, ka viņš ir persona. Es nezināju, ka svētais gars ir personīgi. Es domāju, ka tas vienkārši ir tāds piedzīvojums, ka nāk tas spēks. Es domāju, ka svētais gars ir spēks Dieva. Bet es nezināju, ka viņš ir persona. Un tad, kad es lasīju to grāmatu, labrīt svētais gars, un es skatījos arī Bībelē un salīdzināju, jā, izrādās, kad ir Dievs trīsvienīgs Tēvs, Dēls un svētais gars, un kad svētais gars ir persona. Un tas viss izmainīja. Es sāku sarunāties ar svēto garu tā kā cilvēku. Un tā liekas, jocīgi tu runāt svēto garu. Tu jau viņu neredzi tā fiziskā formā. Bet es viņu sāku sarunāties, gāju uz mēžu, un viņš atbild. Viņš neatbild, varbūt es tur nedzirdu viņu tā. Iekšēji tu varbūt nedzirdi jau tos skaņas, ko viņš tev saka, protams. Un tad varbūt tev nosauks par šizofrēniju, tad tu dzirdi skaņas. Bet vienkārši tu tādi iekšēji balts. Un vairāk jau viņš runā, ka tu lasi Dievu vārdu. Es arī, kad pirms Dievu vārdu lasīšanas, vienmēr lūdzu, lai svētais gars atklāj Bībeli, lai svētais gars runā uz manīm. Un kad es lasu Bībeli, tad ir svētais gars nāk palīgā un atklāj to Dievu vārdu.
kamēr nav svētais gars, es nesapratu. Tā kā Jēzus Kristus māca, ka viņam var nesaprat Jēzus. Atcerieties, ka viņam nebija svētais gars, vēl nebija vasaras svētku dienā nonācis. Jēzus viņam stāstīja, atkārtoja cik reizi tas līdzības, viņi saka, ko tu Jēzus tur saka? Viņi nesaprat Jēzus daudzās lietās. Un es arī nesapratu agrāk. Kamēr es domāju, ka svētais gars ir tāds piedzīvojums, ka viņš nav uz personu, kamēr es nerunāju svēto garu, lai viņš man atklāja rakstus, atklāja Bībeli, es lasīju un es nesapratu. Es domāju, kur tāda grāmata, es neko tur nesaprotu. Man bija tāds dusmas gandrīz. Es domāju, ko tie cilvēki tur lasa kaut kāds, neizprot es viņu. Man tik grūti gāja, es lasīju visu citādas grāmatas, man patīk lasīt tur tos visādas Dieva cilvēku grāmatas, tur Katrīnas Kulmanas grāmatas, tur Bernija Hīna grāmatas, man patīk lasīt. Jo tur viss paskaidrots. Es pats lasīju, es neko nesapratu pats. Kamēr man cits nepaskaidroja, kamēr man mācītājs priekšā nepaskaidroja, kas tur ir rakstvietā, tur ir, es pats nesapratu. Kamēr kaut es biju piedzīvis no augšienes, un kaut es biju piepildīts ar svēto garu, bet es nezināju, ka svētais gars ir persona, un saprotu. Un man kaut kā svētais gars tad neatklājās viss, bet pēc tam, kad es sapratu, ka viņš ir persona, tad izmainīja tas man viss. Es sāku viņu sarunāties, un es sapratu, tad pārmainījās visa man dzīve, visa kalpošana. Jo Bībelē rakstīts, bet mēs neesam dabūjuši pasaules garu, bet to garu, kas nāk no Dieva, lai saprastu, ko Dievs mums ir dāvājis. To mēs nerunājam ar cilvēcības gudrības vārdiem, bet ar vārdiem, ko gars māca. Garīgas lietas, garīgi apspriezdam. 1. Korintiešiem 2:23. Svētais gars svaida mūs ne tikai, lai mēs kalpotu ar spēku un autoritāti, bet arī, lai mūs arī aizsargātu, kā mēs zinām, arī no sātana uzbrukumiem. Jo mēs zinām, ka Jēzus vārdam ir vara pār visiem citiem vārdiem. Filipiešiem 2:5-11, tur viss varat izlasīt, ka Jēzus vārdam ir vara pār visiem citiem vārdiem. Pāvils saka, ka Dievs viņu ir paaugstinājis un devis viņam vārdu, kas stāv pār visiem vārdiem, lai tikai Jēzus vārdu priekšā nelocīties visi ceļi. Mēs zinām, ka Jēzus vārdu priekšā locas visi ceļi, gan virs zemes, gan debesīs, gan arī ellē. Tāpat mēs zinām ka Dievs ir gaisma un ka viņā nav nekādas tumsonības. Un ka mūsu dzīvē ienāk gaisma, tad visa tumsa pazūd. Un tur, kur ir gaisma, nevar eksistēt tums, jo Dievs ir gaisma. Es saprotu, ka vēlns tas ir tums. Un Pāvils mums saka, jo dzīvot mums ir Kristus un mirt ieguvums. Filipiešiem 1:21. Bez Dieva dzīve mums ir bezjēdzīga. Kas nav ar Dievu, tas ir pret Dievu. Es jau puikām saku, viņi arī tā ar to Dievu tā. Es saku, ja tu nebūsi ar Dievu, tu būsi pret Dievu. Vai nu tu pieder Dievam vai sātanam, vidus ceļa nav. Vai nu te ej uz debesīm vai uz elli. Nav tāds vidus ceļš, saprot? Ir viens ceļš, patiesībā dzīvība, tas ir Jēzus. Viens ceļš. Pārējie visi ceļi iet uz pazušanu. Viens ceļš. Es jau viņam vidus ceļa nav. Vai nu tu ej ar Dievu, vai tu esi bez Dieva, un tu ej uz elli. Tas ir jebkuram cilvēkam. Tu var būt cik gudrs un cik izglītības tam, un cik labi arī, ja tu esi bez Jēzus. Tā Bībele saka un tā. Un kad Dievs ir gaisma, un tad, kad ienāk mūsu dzīvē gaisma, tumsai ir jāpazūd. Ziniet? Kad ienāk mums svētais gars mūsu dzīvē, ka šeit ir Dieva klātbūtne, tad īstenībā vajadzētu jau tā būt, ka visai tumsai, visiem, kas tev sliktās lietas, tām vajadzētu no tevīm iziet ārā. Iziet ārā, jo kur ir gaisma, tur tums pazūd. Arī, kad mēs ienākam telpā, es jau stāstīju, ka, piemēram, te būtu tums. Mēs tums, ja? Ieslēdzam gaismu, ja? Nospiežam korķīt gaisu, tumsa, kur paliek? Nav. Viss paliek gaiši, tumsa ir pazūd. Tā arī, tas ir tāda līdzība, tas ir arī dzīve. Kad tev ienāk gaisma, Dievs, tad tumsa, vienkārši no tevī nav. Man viens cilvēks saka, es ar viņu vakar runāju internetā, viņš man saka, ka mums visiem kristiešiem ir vēlns, es teicu. Ir Dievs un vēlns. Es saku,
Bet ja mums ir svētais gars, ja mēs esam atzimuši no Dieva gara, piedzimuši no augšas, mums ir svētais gars, vēlnām nav tiesības tev atrasties tevīs. Te tumsai jāpazūd. Varbūt ir kāds lietiņas vēl, ko tu nav ticis galā, bet viņām vienkārši jāpazūd. Jo tur, kur ir gaisma, tur tums nevar pastāvēt. Jo līdz ar Kristu mēs esam krustā sisti, kā Bībele saka. Bet nu nedzīvo es, bet manī dzīvo Kristus. Zinām, ka mūsos šodien dzīvo Kristus savu svēto garu. Un Jēzus aicināja arī saviem mācekļiem, mums ir ļoti svarīgi arī saprast, ka viņš teica saviem mācekļiem, Marka evaņģēlijā 16:15, viņš teica, eita par pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Lai mēs ejam sludinām, tas arī dod spēku, sludinām, ka es kā eju uz ielu, kad cilvēkam kaut kādu sludinu par Dievu, man nāk svaidījums uz manīm, tādā brīdī, kad sludinu. Tas tāds svaidījums, kad runā ar Dievu, par Dievu, nevis ar Dievu, par Dievu, cilvēkiem stāst par Dievu, nāk svaidījums, Dieva spēks. Mēs arī zinām, ka Dievs ir kārtības Dievs, tāpat mēs zinām. Tāpēc visām lietām draudzēm jābūt kārtībā. Cilvēki domā, tā viss baigi perfekti, tur viss jau nesa. Dievam patīk kārtība, pareizi. Dievam patīk Bībelē teikts. 1. Korintiešiem 14:3 ir rakstīts, jo Dievs nav nekārtības, bet miera Dievs. Nav nekārtība, Dievam nepatīk nekārtība. Un vēl mēs zinām par garām, par garīgām lietām, vēl Bībelē lasām, kā Dievs ir gars, un kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt garā un patiesībā. Un mums Dievs to ir atklājis ar savu garu, jo gars izdebina visas lietas, arī Dieva dziļums. Mēs varam saprast Dieva vārdu, mēs sapram visu Dieva dziļums tikai garīgi, kad mēs dzīvojam piepildīt ar svēto garu, ka mēs pavadām ar viņu laiku, kad svētais gars mums atjauno. Es nezinu, vai tā ir, varbūt tas ir tikai tas Jongi Čo redzējums vai skatījums vai kā. Es tā palasīju grāmatu, viņš pats Jongi Čo, tam, kam tā lielākā draudz pasaulē, kur viņš stāstīja, ka cilvēkam vismaz dienā jāpavada vismaz stundu lūkšanās. Tā, viņš tā runā. Es jau nevienam to neuzspiežu, nevienam to neliek darīt, bet viņš tā saka, ja cilvēks nepavada vismaz stundu lūkšanās, tad viņš var teikt, to dienu pavada bez svētā gara. Kā ir svētais gars tev, bet svētais gars nedarbojas. Viņš jau ir tevī, viņš tic, viņš tev vada, bet viņam varbūt ir īsti cits kā mācīties tās, ka mēs visu laiku staigājam arī garā un runājamies Dievu tā, visu laiku mēs ar tādu apziņu, ka svētais gars ir mūsu. Man arī tas patīk, ka tu visur, kur ej svētais gars ir ar tevi, to viņi sarunājies visur tramvajā, trolejbusā, veikalā, Cits kā pavada konkrētu laiku kaut kādu, bet arī viņš tālāk, es domāju, arī iet ar svēto garu, ne jau viņš stundu pavada svēto garu, un pēc tam man tā agrāk bija. Stundu, divas mums bija tāds noteikumi, kāda noteikumi, mums tāda mācītājs teica, ka 2 stundas katru dienu jāpavada lūkšanās. Tā, mums tagad tāds noteikums negriezies. Es gāju no rīta, pavadīju laiku 2 stundas lūkšanā, un kā izgāju no to lūkšanas izstābu, man bija tāds sevi, ka es to Dievu atstāju tur. Un dzīvoju tikai pasaulē gan tālāk. Ne jau gluži pasaulē, bet nebija vairs tāda apziņa, ka man ir svētais gars, un kad es visu laiku tāda lūkšanas eju, un tur ar Dievu sarunājos, man tā nebija. Man likās tas 2 stundas es pavadēju Dievu, un kad viņš pasaka, čau, Dievu atstāju. Tad ir kambarītī, kur es gandrīz tā man bija. Tā nebija arī kaut kā. Es tā daru. Kā es to daru. Es pavadu to laiku ar lūkšanā ar Dievu, un tad es visu dienu tā, man patīk. Es visu dienu ar apziņu, ka man ir svētais gars. Es eju un tā, kaut kāds jautājums vai kas kaut ko neskaidrības, kaut kāds tā kā sarunājas ar Dievu tā kā visu laiku, un tagad tādā, es tā kā kontaktā, tā kaut kā līdzīgi. Pastāvīgā lūkšanā, bet protams, es saprotu, ka cilvēks brauc ar mašīnu vai ko viņš nevar lūgt Dievu, vai tas uz, citi arī lūdz. Kaut kā es dzirdēju ar mašīnu brauc, bet ka neiebrauc kādam aizmugurē, vai kaut ko nesasit mašīnas, jo tu aizbrauc. Bet tā, Dievs jau dod gudrību kā visu. Jo, un arī Bībelē Pāvils saka, miesīgais cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva gara, jo tas viņam ir ģeķība, un viņš nevar saprast,
jo tas ir garīgi apspriežams. Man vakardien bija tieši šo pantu uzrakstīt, šodien dievkalpojumā vienu cilvēku vakar sarunājos. Viņa cilvēka, neticīgi cilvēki sarunājos. Un viņš man, kā neticīgi, visi mēs esam kaut kam ticami, bet viņš neticēja īpaši uz Jēzus Kristu, varbūt viņam bija, viņš tur filozofs tāds, un viņš tur visko par tādu filozofijām. Viņam bija dažādi priekšstati par Dievu. Viņš man gribēja visādi apgāst man tur. Bībeli gribēja apgāst, un viss tās patiesības. Es viņam teicu, kad viņš bez Dieva gara, bez svētā gara, kad viņš nebūs atzīmes no Dieva gara, viņš nesapratīs, ko es viņam stāstu. Mums nav nekas, ko es tev varu stāstīt, tu nav nesapratīs. Es tev varu skaidrot to Bībeli, tu nesapratīsi. Ja tev nebūs svētais gars, tu nebūs atzīmes no Dieva gara, mūsu saruna nebūs auglīga. Es varu stāstīt, runāt, jo rakstīts, Bībelē rakstīts, jo garīgas lietas ir garīgi apspriešanas. Ja tev ir Dieva gars, tu tikai var saprast. Kam nav Dieva gars, tu viņam var stāstīt, viņš nesapratīs tev. Dažas lietas varbūt viņš sapratīs, bet tā ir. Jo mēs zinām, ka pasaule nevar saprast Dieva vārdu visās tās gudrībā. Jo Dieva vārds pieder pašai augstākai dimensijai. Un nekāda dabiskā gudrība un saprāts nevar saprast Dieva vārdu. Kā tikai mēs varam saprast Dieva vārdu, pateicoties svētajam garam. Jo zinām, ka Dieva vārds pieder garīgai dimensijai, augstākai dimensijai. Un ka bez svētā gara nav iespējams saprast. Tāpēc nav ko uz tiem cilvēkiem dusmoties, un kam nav, viņš piedzimst no Dieva, es arī puikām, skaidro viņi vēl nav atzimuši no Dieva gara, es redzu, un tā ir. Viņi neizprot visu to, kāpēc tas vajag, un kāpēc tā, un kāpēc šitā ne jau kāds tur pārmet, vai ko, vienkārši cilvēki neizprot Bībeli, es pats tev kādreiz nesapratu, kamēr es nepiedzīvoju svēto garu. Jo svētais gars mums atver acis, un mēs to redzam Dieva vārdā, un kad mēs galvenais, kad mēs pavadām vairāk un vairāk laika lūgšanās, tad mums atverās acis. Ja mēs nelūksim, arī var aizvērties acis un arī nesaprat. Es domāju, ja cilvēks nelūdza laika, viņam arī var, ja viņš kādreiz ir lūdzis, un ja viņš ir pārtraucis lūgt, tad var arī, tā ir kā ir. Jo mēs zinām, ka Bībelē rakstīts, ka ticība nāk no dzirdēšanas. Un dzirdēšana nāk no Dieva vārda. To Pāvils saka vēstulē romiešiem. Es nezinu, citos tulkojumos ir kaut kā savādāk, kaut kā tur pateikt, bet mums tā latviski, ka tur rakstīts, ticība nāk no dzirdēšanas, un dzirdēšana no Dieva vārda, to Pāvils saka vēstulē romiešiem. Dievs vairo mūsu ticību, ja mēs lūkšanās cenšamies saprast Dieva vārdu. Viņš dod mums to garīgo jūtīgumu. Zini, kāpēc citi domā, ka cits cilvēks jūt svēto garu, viņam pieskarās, un citam nepieskarās svētais gars nejūt. Zini, kāpēc? Kā cilvēks atver. Es vienreiz prasīju arī vienam citam mācītājam, es vēl to nezināju. Es prasīju, kāpēc tam cilvēkam regulāri kaut kā svētais gars pieskarās, un viņš tur piedzīvo Dievu, un cits nepiedzīvo Dievu. Es viņam prasīju, kāpēc tā interesanti? Ne jau tas ir varbūt tas pats svarīgāk, bet arī cilvēkam piedzīvot Dievu, tas arī viņa maina dzīvi, viņam ceļ viņa ticību. Nav uz jūtām vienmēr jābalstās, bet es prasīju, kāpēc tā, viņš teica, kā tu atveri savu sirdi Dievam, kā tu atveries svētam garam, kā tu, es nezinu, varbūt tas, es nezinu, varbūt viņš dažādi cilvēkiem, varbūt tas nav visiem vajadzīgs, bet cik piedzīvot Dievu, cik nepiedzīvot, viņš teica, kā atverās cilvēks Dievam tieši, kā viņš atverās svētam garam, tā arī svētais gars darbojās svēto cilvēku uzbīdi. Jā, tā arī mēs zinām, ka mēs attīstāmies un attīstam savas garīgās spējas, tad mēs spējam uzņemt Dieva vārdu un mēs uzņemam stipro barību. Jo Bībelē rakstīts Ebrejiem 5.14 rakstīts, bet pilnīgajiem pienākās cieta barība. Tie, kam ir piedzīvojumi un kam prāti vingrināti, izšķirt labu un ļaunu. Ziniet, kā mums arī jāvingrina savu prātu, ka mēs pavadām laiku, tad mēs
saņemam cietāku varību. Saprotam, mēs vairs neesam tādi, kas tikai no pieniņa pārdzim, ka tikko sāk cilvēks nāk pie Dieva, Dievs pamazām cilvēks pieauga. Un ne Juri, kad ilgāk pavadā tad cietāk varībā saņemt, vairāk saprast no Dieva. Nu tā ir, tā arī Bībele saka. Vairāk var izšķirt, kas labs un kas ir ļauns. Nu, jo cik prasa, kāda tu vari zināt, kas tur ir un kas tur ir, kāda tu vari atšķirt visu te. Vai tas ir no tevīm, vai tas ir no Dieva, jā. Tad, kad tu esi vairāk ar Dievu un Dievs runā vairāk, tu vairāk spēj saprast. Tev vingrināt. Tavs prāts tiek vingrināts, kur rakstīts, es spēju izšķirt labu no ļauna. Tu saņem cietu varību. Tā Bībele saka, un es ticu visam, kas tur rakstīts. Es agrāk arī slimoju, es izstāstīšu nedaudz, es agrāk slimoju ar sirds aritmiju. Un neviens ārsts man nevarēja palīdzēt. Jūs jau nezināt, man bija ļoti sirds aritmija slims. Nu, man tā bija. Nezinu, tā bija, kopējās sirds. Un arī tad, kad es biju narkomāns, neviens ārsts nevarēja palīdzēt. Bet tad, tāpatās arī, kad man bija sirds aritmija, neviens es gāju uz slimnīcām. Un visādi. Tāpēc es gribu pastāstīt jums, ko Dievs, ko tas kungs izdarīs manā labā. Kad es paļāvos uz viņa spēku. Viņš man izvilka ārā no šīs pasaules dubļiem. Viņš man deva veselību. Un mēs zinām, ka lūkšana dod arī veselību cilvēkiem. Mēs zinām, ka neskatoties uz šo attīstīto moderno medicīnisko zinātni, ka cilvēki cieš no dažādām slimībām, pareizi, no vājībām. Un Elga cieš no slimībām, no ārsti, nevar visiem palīdzēt. Iet pie ārstiem, bet nevar visiem. Ir, ko var palīdzēt, bet visu, ko nevar. Jo ārsti arī apgalvo, ka sirds slimības un vēzis ir lielākās slepkavas. Daudz cilvēku mirst no dažādām slimībām, no vēzes, no tuberkulozes, cik es klausījos tur Ukrainā, bija no tuberkulozes, cik tie 1000 gadā nomirst pa Ukrainā. Cik tie 1000? Tur nomir gadā no tuberkulozes. Bet es pateicu uz Dievam, ka es šodien esmu dzīvs un ka es varu jums nest šo labo vēstu. Bet tā man sākumā nebija. Jo, kungs, mans Dievs, es tevi piesaucu un tu mani dziedināji. Kungs, tu mani dvēseli izvedi no nāves valsts un tu mani uzturēji dzīvi, kā neganogrimu kapā. Psalms 33:4. Dāvis teica, tu man uzturēji dzīvi, ka es nenogrimu kapā. Arī viņam bija noteikti kaut kāds problēmas dzīvi. Dievs viņu uzturēja. Dieva vārds ir īpaši svarīgs, kad mēs cīnāmies pret savu veselību. Jo bieži vien tā ir vienīgā cerība mūsu dzīvē. Ir cilvēkam, kam Dieva vārds ir vienīgā cerība, ka Dievs ir vienīgā cerība. Un es arī būtu jau miris, ja nebūtu Dieva vārds, man nebūtu pasniegta šī Dieva patiesība. Es tā izstāstīšu ātri to savu, kā man tur bija tādi. Jums varbūt tas interesanti, es nezinu, interesanti, bet es izstāstīšu, kas tur interesanti. Es izstāstīšu, kā man izgāja dzīvē. Man jau bija šī sirds aritmija no pusaudzes vecuma, un tā sirds aritmija man turpinājās gadus 30. Vienā ziņā man viņa drusiņi palīdzēja tās sirds aritmija. Zin, kādā ziņā? Kad es dienēju armijā, mēs bijām tādā nometnē. Es Igaunijā dienēju Tapa, tāda nometni Tapa, tāda Igaunas pilsēta neliela bija, un tur mūs gatavoja uz Afganistānu. Pa atmīnētājiem. Tur bija tādā skolā mācījāmies, un mūs gatavoja reāli pa atmīnētājiem. Mīnas tur uz plakātiem tur zīmēja, un viss bija jāmācās, un jābrauc un būs tāda uz Afganistānu, tur dienē, un jāatmīnē mīnas. Vai pa krieviski māc, un es jau tur nesaprotu, tur puses, ko viņš tur stāsta par tā mīnām, kā tur viss tur jānoņem, tur tie kaut kā tur gredzeni nost, un kā tur var atmīnēt. Man jau jocīgi palika. Un tā ārsta komisija, tur skrien, un bija arī smagi, tur zina mūs, tur skrien, tur katru, cik tur tos kilometrus kājas, viss ir nubērs, jēlis. Ai, smagi gāja.
Es domāju, man vēl uz Afganistānu tagad sūtīšu, tagad iziet ārstu komisiju, jau tas skola beidzas, es no tā mīnām neko nav iemācījies. Citi jau tie krievis valodīgi, tie vairāk saprot, zin kā, bet es latvietis nesapratu īsti no visu, ko viņš tur stāst par tām mīnām, kā viņas ir atmīnē. Man jau kājas bišķiņ drēba, zin, es vēl bez Dievu un tā. Un ārstu komisija, zin, tagad, un pārbauda visiem veselības stāvokli, ko sūtīt uz Afganistānu. Un man pārbauda, man tā sirds aritmija, un tas man izglāba. Tā vienā ziņā, ka man bija tā sirds aritmija, viņi pārbauda, ka man ir sirds aritmija, un man neaizsūtīja uz turien, jo man bija sirds ap ārsitieniem un tāds, tur vajadzēja tāds veselīgi cilvēku vairāk. Man aizsūtīja uz citu daļu, tur uz Tallinu pa šoferi, pa šoferi vienai, tur tālāk, Tallinā. Cits aizsūtīja uz Afganistānu, un viena drauga man aizsūtīja sašāva tur Afganistānā. Viņš neuzsprāga no mīnas, bet viņš sašāva reāli, viņš arī tur skolā mācīja. Atbrauc, bija operācijas. Zin kā, Krievu laikā bija tas sūtījis uz Afganistānu, man gandrīz ar aizsūtīju. Vienā ziņā tas ir saitmīgi man izglābt, kā izglābt, neaizsūtīt, bet tā nebija labi man, tā sirdsartmī, jo man bija melns, gāja bieži gar acīm, man brīžiem likās, ka sirds apstāsies, zin kā, klopējās neritmiski, man likās tā, ka izliek sirds ārā no mutes. Es pat kafiju nevarēju dzert, tagad es dzeru kafiju nekas, ka es nebiju dziedināts, es kafiju nevarēju iedzert, vienu krūzi kofiju un es nebiju naktī izgulējies, man nākošā dienā visu dienu sirds tā stājās, melns gāja gar acīm, vai. Un vienreiz palika tik slikti, es kaut ko iedzēru alkoholu, es tad lietoju stipri arī dzēru. Un vienreiz iedzēru un no rīta palika tik slikti, es domāju, ka ja man ir cauri, man aizdas slimnīca. Es vairākas reizes biju slimnīcā, bet tanī reizi domāju, ka man cauri, man terapeits visu nakti sēdēja blakām, turēja puls, rokas pulsi. Es domāju, izdzīvošu vēl 1 minūtiņu vēl un tā. Nekas man nespēja izārstēt no tās aritmijas. Cīgi es negāju uz tām slimnīcām, un tad, kad es paliku par narkomānu, lietoju narkotikas, tad man tādā brīdī kā labāk palika. Kā labāk? Lietot tās narkotikas, viņš tā nomierināja kaut kā to sirdi. Kamēr viņas bija, kā beidzās, atkal klopējās. Kamēr bija tās narkotikas, viņas kaut kā tā ietekmē, tā narkotika nomierinājās. Tas man arī palīdzēja īstenībā. Tas narkotikas man palīdzēja gan izvērt dzīvot, jo viņas man uzturēja, tā, bet citu tu jūtās narkotikas lietos, jo viņas arī novāja visu ķermeni un paliek vien sliktāk. Un sliktāk. Un tad es jau biju samierinājies, ka es jau domāju, drīz jau aiziešu, man brīžiem bija tik daudz reizes gan iznomīja. Bija slimnīca, man veida māte, tur sauc ātros, melns gāja gar acīm. Jā, tā man bija. Un tāds ķermenis bija novārcināts, un tā arī tad, kad man atbrīvoja Dievs no narkotikām, vienalga man klopējās tās sirds. Un vienalga man bija, tur nāca melns gar acīm, un es nezināju. Un tad notika stendē dziedināšanas dievkalpojums, Vasils svēku draudzē. Un uz to dievkalpojumu atbrauc tāds evaņģēlists un mācītājs Mārcis Viensīts. Un viņš sludināja Dievu vārdu, un Dievs viņu tanī brīdī ļoti lietoja to mācītāju. Un kā viņam šodien, un kā tur es nezinu, bet tanī reizē viņš bija evaņģēlists, braukāja pa Latvijas pilsētām, un viņu Dievs ļoti lietoja, un viņš, kas sludināja, man ritīgi aizskaujas svētais gars, tad te jau, ka viņš sludināja. Un man svētais, es jau par to slimību es nedomāju, es biju samierinājies, ka man tāda ir, es nedomāju, es to dziedināšanas dievkalpojumu negāju, tāpēc, ka tās bija dziedināšanas dievkalpojums, es vienkārši gāju, jo tā bija draudz, kur es gāju. Es biju izglābts jau pie Dievu, es vienkārši gāju savu draudz. Es par to savu to sirdi nemaz nedomāju. Kā man ir, tā man ir, es domāju. Un es izgāju priekšā, un svētais gars man pamudināja, lai es iziet arī priekšā uz aizlūkšanām. Viņš visus te lūdz par visiem, un kam ir vajadzīga šī miesas dziedināšana, lai iznāk priekšā, un man svētais gars teica, lai es arī eju priekšā. Un mācītājs uzlika roku uz manu sirdi un uz manu galvu. Un es nekad to nebiju ne Dievu tā piedzīvojis, neko es vispār neticēju visām vēl šitām lietām. Es tikko biju jauns kristietis, man nekad es nebiju tur zemē krits, neko. Man visus brīnījos par tiem cilvēkiem. Man likās, ka viņi visi tur tēlo vai kā. Un pēkšņi man pieskārās Dievu gars, ka viņš lika roku, un es bļūšu uz grīdu. Es neko nesaku, es uz grīdu gatavs. Nokrīt no kājām, un par manām acīm sāk plūst nenām asars. Tā kā ūdens, tek asars. Un iedomājies, svētais gars man pieskarās, reāli pieskarās svētais gars, un es piedzīvoju
tik nenormāli. Pa svēto garu es kādu pusstundu un visu laiku raudāju. Un atcerījos visus savus grēkus. Svētais gars man deva atziņu par grēku. Visu, ko esi dzīvē darījis. Man tagad tāda filma tiņāts. Un es tikai visu nožāloju. Un plūst tās asins. Un es visu laiku saucu, Jēzu, es tevi mīlu. Svētais gars, es devu liecību par Jēzu. Es nekad nebiju teicis, Jēzu, es tev mīlu tā skaļu vēl publiski. Es pa visu tos, man nebija kauns, ko tie cilvēki skatās vai nekas. Skaļā balsīs, vai Jēzu, es tev mīlu. Asars plūst, vai. Tas bija tā kā milzīgs ūdens traumas. Un tad man parādījās mīlestība pret Jēzu, un tas bija tāds piedzīvājums. Un ziniet, un pēc šī dievkalpojuma, aizgāju visu beidzas dievkalpojums, es par to sirdi nemaz nedomāju. Es vispār nemaz neko, es dzīvoju, un pēkšņi nācu pie secinājuma pēc kādu nedēļu vairāk, ka man vairs neklopējās tās sirds. Viss. Un līdz šai dienai nereizi nav ieklopējusies. Vienreiz bija tāds bišķiņ tāds tā kā simptomiņš. Es redzu, Jēzus Kristus vārdā, Jēzus Kristus būtu, es esmu dziedināts, pārstāju 5 minūtes tā un pārgāju visu, un no tās reizes vispār. Man bija vienreiz tāds simptomiņš, tā kā bišķiņ tur tā ieklopējas, es nebiju tur naktī gulējis, un tā pārgāju. Un tagad tā kā pulkstenis iet, no tās dienas skriet, var dzert kafiju, var negulēt caurām naktī. Vai, ar riteni braukt visu. Agrāk pabrauc ar riteni mēls gar acīm tur vai. Tagad par stundām, es esmu suni brauc katru nakti. 10 kilometru suns vien līdzi. Ne jau katru otro nakti. Es braucu visu tā riņķi. Mums tāds suns Staffordshire Terriers, viņam ļoti patīk skriet. Viņš nevar, viņam vajag fiziski, viņš ir sportisks tāds suns, muskuļāņas tāds. Viņa tāds sportisks suns Staffordshire Terriers. Necērēs, nepik. Ko? Es jokoju. Tas ir suni. Jā. Un mēs tādu suni paņēmu, man jau uzreiz brīdināja tā viena kinologs. Tev jābūt šitie suņi tik sportistiem der, es domāju, kādu? Tu dabūsi katru dienu viņu skriet. Es domāju, tā nevar būt, ka jaunis, kā viņš nedabū izskriet, viņš mājās saka, tur lēkāt, un viņam nav miers. Viņš tev koši kājās, viņš grib, lai tu vēd skriet. Vai, viņš man vēd ārā, puiksā tur izvēd bišķiņu ārā, viņam pa maz. Un tad es katru nakti dabūju 10 km. Šis te teni, kas sāk no savām mājām, tur līdz biķernieks slimnīcā, viņš man velk. Es tikai ieķeru uz riteni, viņš viņu tur, un tas suns man skrien, es knapi var noturēties, viņš tādā ātrumā nesās. Es zinu, kāpēc pa naktīm es to daru, tāpēc, ka, lai mašīnas netraucēt viņam. Mēs pa trotuāru, lai cilvēki netraucēt. Tā mēs aizskrien līdz biķernieks slimnīcā tur, un gandrīz tā kā no Alpas tur apkārt, tur, līdz šejienei, un te atpakaļ pat šitām visām ielām atskrien mājās, viņam tā kā nekas nebūtu. Es nogurs, man sviedra tek, tam nekas, viņš pat nav nogurs tas suns, tie domāju. Tāds suns vasarā arī peldās, iemetru kurš, viņš ar stundām pelda. Neatzerā. Jā, un tas tā bija, kad tagad man sirds ir pilnīgi dziedināta, ko es gribēju pastāstīt, pilnīgi vesela. Un tagad paldies Dievam, kad arī svētais gars tagad mājo mani, jo tā bija arī tā diena, kad es piedzīvu no augšienes. Es to dienu, kad es toreiz piedzīvoju Jēzu, tā bija arī tā diena, kad piedzīvēs no augšienes. Jo pēc tās dienas, kad man toreiz dievkalpojumā pieskārās svētais gars, tad arī man sāk Bībeli atklāties, es sāku lasīt Bībeli, sāku saprast. Tad man gribējās cilvēkiem stāstīt par Jēzus, vairs nekautrējos. Tad es gāju un uz ielām visiem stāstīt par viņu. Man vairs nebija nekauns, man gribējās uzreiz dievkalpojumiem katreiz iet. Tā es tā par retam gāju, negāju katreiz. Tā pēc tam, kā piedzīvu no augšanas vai. Ja nebūs šita dievkalpojums, es būtu citur uz dievkalpojums. Es nevaru mājās nosēdēt svētdienas dienā vai ko. Jā, Dievs man piedēva. Un Dievs man izglāba, jo mēs zinām, ka Jēzus Kristus ir, kā ebrejiem vēstulē 13.8 rakstīts, Jēzus Kristus nekad nav mainījies, ka viņš ir vakar, šodien tas pats un mūžīgi. Un mēs zinām, ka lūkšana ir fiziskās veselības uzturēšanās atslēga. Un Jēzus teica, ka mēs saņemsim to, ko mēs apliecināsim ar savu muti. Jo Bībelē arī tur teikts vienā vietā, pēc saviem vārdiem mēs tiksim taisnoti, un pēc saviem vārdiem mēs arī tiksim pazudināti. Mēlē ir mūsu noteicošais spēks. Mutē, ar ko mēs apliecinām, ir spēks. Dieva vārds dziedri.
Tagad jūs zināt, lūkšanai, apliecinai Dieva vārda, apliecināšanai. Un tas pats galvenais, lai mēs varam izglābt dvēseles, mums jālūdz. Ziniet, ka šis puika, tas Kristers, viņam tur arī vēl tagad kā viņš tur tā kā bija vairāk ar Dievu, tā višķiņa kā nogāja malā no Dieva, varbūt nenogāja, tā, viņš tur lūdz un viss bija labi. Bet zin kā viņš šeit nokļuva, mēs par viņu lūdzām Dievu. Viņš bija dzīvoja Skotijā. Mēs ar Aiks lūdzām Dievu un iedomājies lūdzām, un šis puika ir šeit. Iedomājies lūdzām Dievu, viņš bija Skotijā. Viņš tur lietoja narkotikas, viņš tur balandies uz skolu, negāja, mamma nezināja, ko tikt ar viņu galā. Es vienreiz aizbraucu, nekas nemainījās uz to Skotiju. Es ar Aiks turpināju lūgt. Vienā reizē viņš saka, lai tas puika brauc mums līdz, atbrauc šeit, sāk iet uz draudzi, visu. Lūdzām. Otrs puika tagad Kijevā. Arī bandīts atbrauc mājās, es viņam saka, es uz dievkalpojumu. Mēs gājām, uz to prieku vēst gājām. Tad viņš saka, nekādu dievkalpojumu, es dzert, viņš teica, rokas kabatā. Viņam kāds dievkalpojums, viņam vajag dzert. Es teicu, kāda dzeršana? Tu pie maniem dzīvo, tu nedzers, es teicu. Viņam nē, viņš ies pie saviem draugiem, viņam nevajag višķi tevi. Un vienreiz atnāca līdz uz dievkalpojumu. Tā līdz atnāca. Un iedomājies svētais gars, nezinu, pitskārās ar mums, vairsāk tās kalpošanu, un izgāja priekšā nožēloja grēks. Un izmainījās visu dzīvi. Un, protams, ir pamazām lietiņas, tur dažs, nav jau uzreiz viss tīrs un svēts un pūkains, bet tagad jau Ukrainā kalpoja un lūkšanas komandā pamācītāji tur man ķēnu un viss jau vēd cilvēks pie Dievu. Lūdzam, un pilnīgs grēcījums. Lūdzam, svētais gars nonāk un glāb cilvēks. Tur liekas, ko tad to var izglābt no Dieva? Tas ir pēdējie. Sāc lūgt, redz, māte pa maniem lūdzu 15 gadus, es biju narkomāns. Jūs nemaz nezināt, ka es biju narkomāns, man māte staigāja pa naktīm, pa ielām, lūdzu. Viņi gāja cilvēki, neticēja, smējās. Ko tu biruts tā un dari? Viņi saka, ko tu dari? Cik tu vari lūgt par to dēlu? Viņi nekas jau nemainās. Un man palika viens sliktāk. Viņi lūdz, man pilnīgi zobi, viss tur bija ārā, es jau pelēks, tur izvārds, šitāds te, mirst nosīt. Viņi tik lūdz, turpin lūgt. Dievs pieskārās, izmainīt dzīvi. Zin kā arī es sapraties, ka mums jābūt neatlaidīgai lūkšanai. Jo jālūdz līdz tam brīdim, kamēr saņemsim atbildi. Zin kā, mums cilvēki lūdzam, nenotiek pārstājumi lūgt. Bet mums jāiemācās lūgt, kamēr saņemam atbildi. Man māma lūdz, kamēr viņi saņēma atbildi. Viņi ticēja un lūdz. Cilvēki smējās, bet viņi ticēja, ka es tikšu izglābts. Un viņi redzēja, ka es tikai izglābts. Dievs izglābnā. Mums jālūdz nepārstāvi. Kaut mēs neredzam uzreiz rezultātu, mēs nevaram apstāties, lūdzam. Mēs ar Aiks arī tagad bijām lūdzam, bet tiem radiniekiem, tad mēs neredzam, viņi nenāk pie Dieva, arī tur daudz radinieki tādi. Mēs pārstājām lūgt. Es teicu, Aiga, mēs kaut ko nepareizi darām. Jāturpin lūgt. Un sākām lūgt. Aiks teica, pilnīgs neticīgs cilvēks, Aigai teica, tur kaut kāds, tur es nezinu, Krievu patriots var teikt. Es nezinu, viņam par Dievu, viņš tur Sibīrijā bijis, un viņš viņu par Dievu tur viņam stāstīs, tagad jau viņš sāk kaut ko klausīties. Es tev pateikšu, viņš drīz būs šeit. Mēs tik lūdzam, viņš teica, būs drīz šeit, redzēs. Viņš bija tāds pretinīgs Dievam vēl pirms gadu, bet jau sāk kaut ko klausīties. Kaut ko runāt, viņam tā, viņš jau sāk runāt, es visu dzīvi nekad neesmu ar Dievu bijis, es to visu nesaprotu, bet jau runā no sākuma vispār. Mums te zākāja un teica, ko mēs darām, un muļķības kaut kāds. Lūdzu, cilvēki, Dievs, svētais gars darbojās uz cilvēkiem, un mēs lūdzu. Tā, mēs tad paskatīsimies filmiņu īsu, kā Dievs dziedināja vienu cilvēku, ja? Caur lūkšanām un visu, un tad arī šis dievkalpojums beigsies. Lai Dievs jūs visu pagātīgi svētī, sarga vada, lai es visu asins apsardzību ir pār visiem jums. Lai dzīves jums mainās, staigājiet Dieva ceļus, lūdziet, un, ja es teicu, tiem, kas lūdz, tiem taps dots.
Кашель у меня настолько был сильный, что аж все внутренности выворачивало, кашлял захлеб. 15 июня у Юрия обнаружили воспаление легких. Врачи прописали сильные антибиотики и назначили домашнее лечение. Становился раздражительный, по каждому по пустяку нервничал, срывался на родных, на близких. Температура, то, что она держалась, 37-38 градусов, под вечер достигала 41 градуса. Страшно, приходили мысли, что сейчас я могу умереть. Что может температура не упасть, и я сгорю от нее. Юрия направили к фтизиатру. После тщательной проверки и сдачи анализов врачи вынесли приговор. Открытая форма туберкулеза и бронха правого легкого. Туберкулез – широко распространенное в мире инфекционное заболевание. Инфекция передается от человека к человеку. Каждый год в Украине от туберкулеза умирает 7,5 тысяч людей. Меня положили в туберкулезный диспансер. Антибиотики не помогали. И я вспомнил о друге, который болел и умер от туберкулеза. На 12 килограмм я похудел. Я понял, что эта болезнь меня начала съедать изнутри. Семья, дети, долгая и счастливая жизнь. Все, о чем мечтал Юрий, рухнуло в один миг. Его охватило отчаяние и страх. Он закрылся в себе, и мысли о смерти все чаще не давали ему покоя. Узнав о тяжелом состоянии Юрия, его родной брат Алексей рассказал ему о духовном центре Возрождения и о том, что на служениях во время молитвы Бог исцеляет людей от смертельных болезней. Он говорит тебе: встань и ходи. Он говорит тебе: будь здоров. Дух Святой сегодня движется, потому что нет препятствий между нами и Отцом Небесным. Я представлял, что у меня так все наладится. Ко мне пришла большая вера, больше понимания. Уже видел себя на колледже полностью исцеленным, но я уповал только на Бога. Не дождавшись конца лечения, Юрий написал расписку врачам и на свой страх и риск, горя желанием, спешил поскорее попасть на колледж, чтобы получить свое исцеление. И когда я напоследок разговаривал с врачами, у меня реально поддерживал Дух Святой. И я вышла как победитель от них. Я вышла с такой легкостью, с гордостью, что я еду к всемогущему Богу. И я только на Него уповал, и я знал, что я туда уже никогда не вернусь. В это отделение, что назад уже пути нет, и что Бог меня исцелит. И я ждал этого дня начала колледжа, как, наверное, самый лучший день моей жизни. Этот был день. Когда мы зашли на колледж, там была такая Божья атмосфера. Я смотрел на людей, на их лица, улыбки, как люди прославляют Бога. Ты великий Бог, невозможное, делающий возможным. Если у кого-то не существует здоровья, ты называешь это как существующее, и оно приходит. Когда и шла молитва, пастор молился за исцеление. И я стоял и молился, чтобы Дух Святой прикоснулся ко мне. И в один из этих моментов пастор произнес в зал: Туберкулез, прямо сейчас полное исцеление. И я принял это, и от меня как отошло что-то, пошел жар по моему телу. И остановился в районе груди, там где легкие. И был такой сильный жар, и потом как будто что-то вырвали у меня оттуда. Я принял это исцеление и начал благодарить Бога. Возвратившись домой из колледжа, Юрий прошел полное медицинское обследование в больнице. И врачи постановили, что туберкулез не обнаружен, и Юрий полностью здоров. Аллилуйя. Пастор, друзья, я не могу сдержать радости. Это невероятно. Юрий, он приехал учиться на колледж, который был у нас вот последний в этом году. И ему врачи поставили диагноз. У меня сейчас выписка: туберкулез правого легкого и туберкулез бронха правого легкого. Когда он уезжал, он дал расписку, что под его ответственность он уезжает в таком состоянии. И когда ты молился в первый же день, ты сказал, что сейчас Бог исцеляет молодого человека, исцеляется туберкулез. Бог его исцелил, он вернулся домой, и у меня в руках выписка: туберкулеза нет! Ты
счастлив? Конечно. Вау. Он поправился на 10 килограмм во время колледжа. На 10 килограмм? У кого проблема с поправлением, приезжайте на колледж. У кого с похудением, тем более. Пусть Бог тебя благословит. Дайте Богу славу. Аллилуйя. После того, как Бог исцелил Юру, его жизнь обрела новый смысл, вселив в его сердце веру во всемогущего Бога. На моей жизни уже перед чертой крест поставили. И Бог для меня на колледже сделал полное исцеление. Сегодня Юрий счастлив от того, что его свидетельство исцеления сможет зажечь веру в сердцах многих людей. Спасибо тебе, дорогой Бог, что ты не прошел мимо, что ты меня коснулся. Именно в первый день, как я этого ожидал. Исцелил меня от такого недуга, как туберкулез.